23. martā Latvijas Nacionālās bibliotēkas ēkas Spicē tika atklāts lielās talkas mēnesis. Laiks, kad visa Latvija īpaši gatavojas vides sakopšanai un labiekārtošanai. Šī gada lielā talka norisināsies 23. aprīlī, vienlaicīgi visā Latvijā. Un par tās vadmotīvu šogad izvēlēts sauklis Latvijai būt zaļai. Tādējādi iedzīvinot Latvijas mērķi virzīties uz zaļākās valsts pasaulē statusu. Mēs ejam finiša taisnē, tātad ir palikuši pēdējie 3 gadi līdz Latvijas 100-gadēji, un tā kā bija iecerēts, tātad šī talkošana 10 gadu garumā ir dāvana Latvijai uz 100 gadiem. Es ceru, ka mēs būsim zaļākā valsts pasaulē, un šī gada moto, kā arī nākamā gada Latvijai būt zaļai. Protams, gribētu aicināt iedzīvotājus ne tikai iet piedalīties talkā, kas ir pats par sevi, bet savās ikdienas paradumos tos mainīt un nepiesārņot. Lūdzu, nemetiet atkritumus mežā. Droši vien tas būtu tas, kas šogad būtu, teiksim, aktuāls. Kas attiec pa visu pārējo, kā pieteikt talku. Talka 23. aprīlī viss ir atrodams www.talkas mājaslapā. Es nesākšu tagad gari plaši stāstīt. Ar šodien, ar 23. martu, ir sākusies talkošanas vieta reģistrācija. Tā kā piereģistrēt savas vietas un nekādā gadījumā netalkojot, kur pagadās, neatstājot atkritumus, tos neviens nesavāks. Piereģistrēt vai pieslienaties pie tām talkām, kas jau ir piereģistrēts. Preses konferences laikā tika atklāta arī 2016. gada talkošanas vietu karte, kurā ik viens interesents var nevien atrast savai dzīves vietai vistuvāk plānoto talkošanas vietu un doties palīgā, bet arī piereģistrēt pats savu talkošanas punktu. Rīgas brīvosta jau no pašiem sākumiem ir talkas atbalstītāji un atbalsta jau tādēļ, ka osta jau to darīja iepriekš. Ostra katru gadu kopus savu teritoriju, ostra katru gadu kopu publiskās teritorijas, kas ir Rīgā, bet ostas teritorijā, kur mēs simtiem tūkstošiem cilvēku braucam cauri katru dienu. Tās ir gan Spilvas pļavas, gan Bolderājas publiskās teritorijas, gan Vecmilgrāvas, Mangaļas sala un pus Rīga. Jeb 6. daļa Rīgas teritorijas ir osta. Un tās ir tās, kuras mēs ikdienā kopjam, un lielā talka ir tikai tāds papildus motivācija, papildus mērķis savākties, saņemties un šajā dienā tā kā vairāk to darīt. Bet te jau brīžiem no stāst par pašu ostu un ostas teritoriju, jo tā darbība, vides sakoptība, viņiem ir kā pozitīvā epidēmija, kas izplatās. Un ja kaimiņam ir skaisti sakopts, tad man kļūst neērti. Un tādi neērtību radītāji mēs gribam būt. Jo ostas teritorijai sakopta, tad tie, kas ir pie ostas, viņi jūtās, mums arī jābūt sakoptākiem. Es ļoti augstu vērtēju tos partnerus un atbalstītājus, kas ir mums no 1. gada. Jo tad mēs nebijām nemaz tik populāri, un tas nemaz tā nebija, kā tagad. Bija tādas mazas bažas, ka varētu arī neizdoties. Tā kā brīvostē, milzīgs paldies par šo. Liels prieks, ka šeit Latvijā ar katru gadu pulcējās jau vairāk cilvēku, kas spēj novērtēt, ko nozīmē zaļa un tīra vide gan katram Latvijas iedzīvotājiem, gan sabiedrībai kopumā. Es esmu gandarīts būt šodien šeit un pateikt, ka vides aizsardzības un attīstības ministrija vienmēr atbalstīs gan talku, gan jebkurus pasākumus, kas ir vērsti uz zaļā dzīvesveida veicināšanu, gan skolnieku, gan uzņēmumu, gan jebkura cilvēka dzīvē. Un vēl vienreiz pateikties visiem tiem, kas patiešām gan ar savu darbu, gan ar finansiālo līdzdalību ir gatavi nākt šeit. Visus klātesošos lielās talkas atbalstītājus un koordinātors pasākumā ar dziesmām iedvesmoja akapela vokālā grupa Latvian Voices. Aicinu pilnīgi ikvienu Latvijas iedzīvotāju piedalīties šajā talkā un aizmirst tos argumentus, ka es talkošu pie sevis mājās. Manā izpratnē talkošana mājās ir tāpatās kā zobu tīrīšana, vai jūs tiešām zobus tīrat tikai reizi gadā. Tas ir jādara katru dienu. Tā ir pašsaprotama lieta, ka tava māja, tavs pagalms ir kārtībā katru dienu. Bet talka nozīmē iet palīgā, iet talkā Latvijai, iet talkā pašvaldībai, iet talkā kaimiņiem, kuriem varbūt vecākiem cilvēkiem ir kāda nesakopta teritorija, nevis darīt to, kas tev būtu jādara tāpat jau katru dienu. Tā kā aicināt vienkārši iet ielās, iet dabā, staigāties, priecāties un sakopt Latviju, lai tā kļūtu par zaļāko valsti pasaulē.